piekdiena, un mēs atkal kavējamies kādās ceļojuma atmiņās vai kāda galamērķa atmiņās, bet šoreiz varbūt mūsu sarunu esmu plānojis ievirzīt nedaudz savādākā gultnē. Runāt esmu iecerējusi par kalniem. Es un kalni, ir viens otrs iekarots, viena otra virsotne, bet noteikti netik daudz, kā manam šīs dienas sarunu biedram Laimonim. Sveiks, Laimoni! Sveika, Ilze! Tātad, kā tad ir? Mēs tikko vēl aizkadrā, kamēr gatavojamies sarunai, arī jau nedaudz parunājām par kalniem, ap kalniem, Monblānu, Norvēģiju un tā tālāk. Vai ir kāds īpaši tuvs kalnu reģions? Kalna reģioni, katrā kalnā faktiski tuvs ir gandrīz, kur pabūt. Un tie ir visi kalni. Es arī padomju laikos biju pa padomju savienību. Ļoti daudz, visi bija Pamirsts, Ķanšans ar ļoti smagiem gājieniem. Ļoti skaisti Altais. Un starp citu, Altajā mums viens gājiens bija, es gan nebiju vadītājs, bet es biju tikai tā kā palīgs. Un mēs dabūjām Latvijas čempionu medaļas, zelta medaļas. Tas bija 81. gadā. Un Altais arī viņš saistās viens no skaistākiem. Tur taiga, ūdeņi un kalni, tur patās viss kopā. Altais, bet tai pašā laikā arī Himalāji, arī skaisti. Jā. Vai nav tā, ka tās skaistākās ainavas ir palikušas atmiņā tieši no pirmajiem kāpieniem? Man pirmie kāpieni bija Kaukazā, bet es tā kā nevisai bija. Teiksim, tad, kad man bija mūsu brauciens ar Anitu Kuzmu, mēs braucām Gruziju, tur Mestija un Svanetija. Un tad es atcerējos, ka mēs 70. gadā iznācām Svanetijā un tad pārpat Viberu pārēji. Bet, lai tā īsti saistītu, viņi ir kalni, bet viņi jau tik daudz izstaigāti, ka ne visai. Nē. Ir skaitīts virsotnes, cik daudz virsotnes? Virsotnes es nekad neesmu skaitījis. Jo es neesmu alpinists, es esmu kalnu turists, ja? Tajos laikos, kā skaitījās. Ja? Un virsotnes ir Beluha, Elbusā 3 reizes kāpts, bet nevienreiz nav uzkāpts, tur laika apstākļi man nav ļaujuši. Monblānā 4 reizes pabūts augšā. Tāpat tās Norvēģijā, Gaudkopīgen, tur arī 2 reizes būts augšā. Bet tās virsotnes nav galvenais. Pabūt, teiksim, tā pašā Nepālā. Tagad, ja pabūt un redzēt tās 8000-nieks, Nepālā ir 8000-nieki. Un pēc, tad, kad es esmu redzējis 7 no viņiem, tāds ir prieks. Atminaties, kā aizsākās vispār interese par kalniem kā tādiem? Es pēkšņi ieraudzīju skaistu fotogrāfiju vai aizbraucu viesos. Kā aizsākās vispār? Nē, ar fotografiju nesākās. Es dienēju Aizbaikalā. Tur, un mums bija raķeža daļa, un mēs bijām dziļi iekšā taigā. Un bija Sopkas, Aizbaikalā ir Sopkas, ja? Un uz apdzīvotām vietām mēs noteikti nedrīkstējām iet, tur briesmīgi sodīja. Bet tamās Sopkās ir brīži, ka mēs varējām izrauties un uzkāpt kādā Sopkā. Un es tamās Sopkās, tad es aizgāju vienu, kaut kur otru, trešā. Un tad, kad mūs no Aizbaikala veda projām ar vilcienu un braucām gar Baikala krastu un tas klintis un virsotnes skatījos, es domāju, vai kādreiz man dzīvē atkal būs iespēja redzēt. Un tad, kad es atnācu, jau demobilizējos, atnācu mājā un strādāju, es dzirdēju, viens brauc, otrs brauc, un tad es iesāku orientēšanās sacensībās. Orientēšanās sacensības un paralēli bija arī turisma tehnika. Un tad viens bija mums tāds skolotājs, kurš daudz braukāja pa tiem kalniem,
Un es mācījos, aizgāju vakarskolā. Es vakarskolu, vidusskolu es pabeidzu vakarskolu un arī institūtā es pēc tam mācīju Politehniskā neklātienē. Bet tad, kad mēs ar to skolotāju tikāmies, es saku, Imant, kā lai uz kalniem tiek? Viņš saka, tu gribi braukt? Es saku, jā, braucam nākamo vasaru. Labi. Un es saku, ko vajag nopirkt? Tas nekas, ko vajag to iznomās un mājā viss pietika. Labi, bet tagad pienāk februārs, viņš saka, Laimon, jābrauc uz instruktoru semināru. Tas bija 70. gadā. Uz kalnu instruktoru semināru. Es saku, Imant, es neesmu bijis kalnos, kā es varu braukt uz semināru. Viņš saka, tur būs grupā puses tāda, kas nebūs kalnos bijuši. Labi, aizbraucam. Un tagad izējām tur, Grahovskis, Zigs bija tas, kas tur vadīja sākumā, un vēl bija Radiono Lidija. Un es viņus atceros ar tādiem, tādu pateicību. Un tad pēc tā bija arī pārgājiens Kaukazā, kā es teicu, no Tvibera pārgājiena. Un tad pēc tam vēl otrs pārgājiens ar valmieriešiem bija. Un pēc tā valmierieša pārgājiena mēs sēdējām, tad, kad jau bija nobeigts, sēdējām pie ugunskura un analizējām, kā vajadzēja. Un toreiz Imants teica, Laimon, rēķinies, ka tava dzīve būs saistīta ar grupu vadīšanu. Es domāju, ko jokoja. Un no 74. gada es praktiski no tā netiku vaļā. Un vairāk par laimi? Jā, un vairāk vai mazāk ar cilvēkiem, un tāpat tehnika, kalnu tehnika atstrādāt visu. Bet minēja, teiksim, par to gatavošanos, kā ir, vai noteikti atšķirās, bet kāda bija tā gatavošanās pārgājieniem, piemēram, 70. gados, un kāda ir tagad? Arī ekipējums noteikti būs. Ekipējums jau bija, šuvām teltis, paši pat karbīnas taisījām, leduscirkņi mani vēl paši taisītie, virves no zvejniekiem kaut kādas dabūja. Inventārs jau šobrīd jaunie jau kritizē tos vecos, bet tādu inventāru izgājām. Tad, kad mēs pirmo reizi nesām brezenta teltis, es domāju, ko tā valns ar šitām smagām. Dabūjām bremzēšanas parašūte audumu. Es izšūvu 9 teltis, pats šūvu, ja. Sieva atbrauc uz sesiju, un es mājās šūvu, un paklājs bija ar diegiem, un viss noklāts. Viņi atbrauc mājā, ārprāts, kas te notiek. Un es ārdīju un šūvu tas telts, un ar tām teltīm mēs gājām pat Pamirā augšā uz pie 6000 bijām, un nekāda problēma. Un tā bija viegli. Ja tā smagā brezenta telts svēra mitri jau ap 6-7 kg, tad man parašūta telts bija 1,8 dažiem izsiem inventāriem. Man jau kā relikvija arī leduscirkņi mājā, ko taisījām. Kādreiz jau arī tos pašus materiālus no kā šūt bija grūti dabūt, tur jau pa blatu bija. Tur jau pa blatu, bet bija interesantākais kaut vai teltī to audumu, ja? Teica, vai parašūta bremzēšanas, lidmašīna bremzēšanas parašūta bija tāda, ja? Un tad es visādi meklēju, kur un ko dabūt, un es klausos lauktehnikā kūdru vedu un pārvelkājā to pār. Un es tam vienam prasu, klausies, vai tādu var dabūt. Viņš saka, tev vajag? Labi būs. Viņš atved veselu to parašūtu lielu tādu kalnu. un vienkārši uzdāvināja. Kas būtu obligāti jābūt kā ekipējumam, teiksim, ar ko būtu jārēķinās tiem, kas grib iet kalnos? Šobrīd jau ekipējums ir nopērkams. Viss ir dabūjams. Pašam nav jātaisa. Un ļoti laba tehniski visādā ziņā. Jārēķinās vienīgi tie izdevumi būs. Un uz kalniem jārēķinās ar to, ka izdevumi aizbraukt uz kalniem. Atkal. Tai laikā jau mēs braucām ar vilcienu pavisam lēti, uz Kaukāzu varēja pavisam viegli aizbraukt. Tas bija tādā ziņā bija lēts, kaut gan arī dzīvošana nebija lēta. Jā. Tur tāpatās. Bet tā. Un viss inventārs bija jārēķinās, ka tas bija jānes. Neviens jau tur negaidīja no inventāra priekšā. Tāpat tās bija gan pārtika, viss kopā smagos pārgājienos vīriem bija pār pa 30 kg mugursomu.
Jā, bet kā ar fizisko sagatavotību? Tad atnāk pie jums tagad kāds interesants. Saka tā, Laimoni, es gribu kāpt kalnos. Ko jūs tagad atbildat? Mēs sākām ar mazām, vieglām pārgājieniem, viegliem. Ar katru nākamo smagāku. Es jau varu sākt ar 1., 2. kategoriju un aizgāju līdz 5. Ko nozīmē 1., 2. un 5. kategorija? Tur klasificēja, cik kilometri, kādas pārējas, cik dienas, un tur bija tāda speciāla noteikumi. Un no tā veidojās kāda tā kategorija. Pašam jau ar sevi jāuztur formālai? Protams, jau teica, jāskrien un jādarbojas. Ļoti daudz jau tie paši orientēšanās, tās jau var pa tiem mežiem. Tas jau iedeva fizisko. Teiksim, ir kaut kā tā, ka, ja zinat, kad jādodās būs kalnos, tad kaut kādu mēnesi, 2 mēnešus ir kaut kāds jau režīms. Nē, mēs tā nekontrolējam. Man vienkārši nāca cilvēki, kas grib, es saku, ejam. Mēs gājam 2. kategoriju, teiksim, Rietumu Kaukazā vai kas. Tūlītās viņš jau juta, vai viņš vēl ies vai neies. Ja viņam piepatikās, viņš jau nākamo, ja būs nākamā 3., 4. kategorija, tādā veidā gāja uz augšu. Jā, bet ir diezgan grūti, piemēram, ja ir maršruts, ir izplānots iepriekš, tad jūs sākat no salīdzinoši zemākā punkta, un jūs zināt, ka jums jātiek, labi, neteikšu tik šerpi 8000, bet principā kaut kur ap 4500, tad bieži vien, kad tikai ceļā esot, saprot, ka es vairs nemaz nevaru pavilkt tālāk. Bet tai pašā laikā man tagad vecākā meita vairāk tā organizē. Un tad, kad viņa bija 14 gadus veca, viņa pirmoreiz man atbrauca uz Kaukāzu, mēs gājām 2. kategoriju. Vienā reizē mēs ejam augšā uz pārēju, viņa saka, tēt, es vairāk nevaru. Es saku, Ines, nav vārds nevar. Ir grūti, bet tas viss ir pārvarams. Pēc tam, kad es ar mazmeitu gāju, mazmeita teica, man mamma teica, nav vārds nevar. Un viņš visu laiku dzīvoja ar domu, ka nav vārds nevar. Bet tā ir. Nav. Ir piespiedies. Var izdarīt, jā, tieši tā. Un var. Protams, nav uzreiz jāgāž. Tādēļ pakāpeniski. Tādēļ arī bija kādreiz tie pakāpeniski katru nākamo. Redz, jautājums ir, kā iekļauties tam, kas grib no jaunī. Tad atkal grupā bija tāda, kas vadīja zemākas kategorijas. Es teicu, klausies, tev jāizvada zemāka kategorija. Viņš saka, labi, mēs sastāstījām maršrutu, viņš izgāja, un tādā veidā viņš atkal ievadīja jaunas. Cik viegli ir šīs te augstuma izmaiņas, teiksim, tie metri virs jūras līmeņi, tie 1000? Es vienmēr visiem saku, līdz 4000 nav lielas problēmas. Ja? Ir īpaši, ja mēs ne jau uzreiz uzbraucam 4000, bet tā pakāpeniski. Piemēram, no Šamanī uzbraucot Aiguli Dumīdi, ja tu nekad nebijis augšā kalnos, ja? Tad pirmais jau momentā tev sāk reibt galvu un tādi, tur ir 3900, ja? Tādēļ uz tādu augstumu nevar ar pacēlāju uzbraukt. Ja tu ej palēnām uz to 1, 2, 3 dienas, tādēļ bija noteikums, ka līdz 5000 bija vismaz 5 dienas jānonāk. Un tas pats bija jāsaglabā arī visur. Vai ir atšķirība tie 5000, teiksim, Amerikā, Eiropā vai Āzijā? Faktiski visvairāk ir atkarīgs, kā tu viņus... Nav atkarība no vietas, ģeogrāfiski nav, vairāk ir tieši no tā, kā sasniedz. Pagājušo gadu mēs gājām Manaslu, ja? Un tur grupā man bija jauni cilvēki, 5, 6. Viņu katru vakaru, kad būs kalnu slimība, kā tas izpaudīsies. Kā nav tā nav. Es viņiem saku, šādā veidā, kā mēs lēni kāpjam, palēnām ejam uz 5200, nebūs tā kalnu slimība. Nē, visur raksta, un viņi tik šausmīgi nobijušies, kad to kalnu slimību, kad notiks, kad pat nāva klāt. Es saku, nebūs. Uzgājām augšā, es saku, kur tad ir kalnu slimība? Laikam lejā palika. Jā. Jā, bet ir kāds ieteikums tiem neprāšiem, kuri ir pēkšņi uzraušies augšā fiksi ātri 4500 metros, un tad ir ziepes liels. Ir kāds ieteikums, ko darīt? Tūlīt lejā.
Tūlīt lejā. Tūlīt lejā. Nav cita nekā lejā. Nav, ir citi saka visādi tabletes, vēl kaut kā. Zālēm neko, es vispār īpaši neesmu piekritējis. Tabletēm un tāds galvenais lejā. Tur, kur būs atkal skābeklis pilnīgāks, tavs organisms atkal strādās normāli. Bet, teiksim, tie skābekļu baloni, tie uz īsu brīdi... Tie nāk tad, kad jau nāk pār pa 7,5, 8,000, tad tie skābekļu baloni. Bet tur ir atkal viena nelaime. Ja tā aparatūra beidz darboties, tu esi pieredzis pie tā skābekļa, tu praktiski gandrīz vai līdz. Jā. Tā kā labāk ir tā pakāpeniski. Pakāpeniski. Tā jau arī visi tie dižie kāpēji arī saka, ka pakāpeniski, un tad, ka pēdējā momentā to skābekļu balonu nedaudz lietot, bet to, ko mēs ejam, tur nevajag skābekļu. Nevajag, jā. Ne, es arī no sevis varu teikt, es neesmu tik augsts noteikti kāpus, cik jūs 4,5 un Kotakina balu, kas bija augšā, ja, kas ir Borneo salā, tad Dienvidu Austrumāzijā. Mēs ļoti tā arī tieši tā kā stāstījāt, lēnām, pa druskai, patiesībā 2 dienas, nevis, bet arī mēs nakšnojām pa viducīti, ja līdz ar to organisms pierod pie tā. Un nakšņošana arī. Tavs organisms jau pierod pie tā, ka tas skābeklis ir mazāks. Jā. Un es nezinu, vai tā ir tiesa vai nē, bet es arī parasti iesaku nepārēsties. Zin kā, teiksim, viesu namos, kad uzklāja lielu, bagātīgu galdu. Nonāks lejā, tad varēs ēst. Jā, vai ne? Tā ir taisnība. Ja tā ir. Tad, kad mēs jau gājām vēl tajos laikos, ka pārtika bija jānes līdzi, tad jau tur nebija. Tad bija normāli, mēs rēķinājām 800 grami uz cilvēku dienā. Tur bija tas minimālais, lai varētu izdzīvot. Ja? Un tas jau bija, praktiski jau tas normāli bija kilograms. Ja mēs ejam 10 dienas, tad 10 kg bija mugursomā pārtika. Bet pašiem jānes tagad jau pa smalko, ja mums ir nesēji. Jā, tagad maksāt nesējam un viss, bet tur bija paši nesa un paši taisīja un viss. Jā, arī pa to pašu manu pārgājienu mūsu grupa bija ļoti, ļoti tāda mobilizēta, tāda ļoti, gatavi kalniem, bet mums paralēli gāja Japāņu grupa un mēs kāpām augšā skatīties saulu lēktu. Un, ir tāda tumsa un tā, un pa virvēm tur jāpieturās. Apmēram ir skaidrs, ko nozīmē kalnā virsotnītē uzkāpt. Tā virsotne nebija spīts, bet tādas mums jā, kā jau vulkāni. Jā, tieši tā. Un tad, kad tā saulīte uzausa, mēs tiešām baudījām šo skaisto skatu, bet Japāņu ceļotāji tie kāpēji, viņi ieraudzīja, kur viņi ir uzkāpuši. Viņiem sākās panika. Un vienai sievietei tiešām panikas lēkme, slikta dūša, un es saku, viņi tikai vemj, un viņi baidās, ja, un mums nācās viņi mūsu vīri, mēs lēnā garā veda viņu lejā. Kā ir, teiksim, kalnos, ja uznāk šādas, ir ļoti cilvēki arī jāmēģina mobilizēt. Jā, mobilizēt. Tā nav nozīme uzvest, ja, bet arī mobilizēt, ka nebūs, un teiksim, tāpat kā es teicu, pagājušo gadu es jauniešiem teicu, nebūs un nomierinieties. Tādā veidā mēs ejam stabili visu. Un tāpatās arī cilvēki. Tad, kad viņš ir uzvests un tur, tad atkal tik lejā. Jā. Ir tādas neparedzētas situācijas, kur pat tiešām nākas pielikt pūles, lai drusku varbūt mobilizētu vai piezemētu tos cilvēkus, lai mazinātu to paniku. Ir bijušas tādas? Man ir bijis gadījums tāds, ka cilvēks, kuram ir augsts asinsspiediens, viņš dzer asinsspiediena zāles. Jā? Pazeminošs asinsspiediena zāles. Un tad, kad ejam jau augšā kaut kur, tas precīzāk, tā, kad mēs gājām apkārt Annapurnai, un tad viņai sāk sāpēt galva. Viņa domāja, iedzers dubultā. Un tad, kad nodzen asinsspiedienu galīgi, tad ir ģibiens un nesām lejā. Un tad, kad jau bijām lejā, viņi saka, jau nevajag, viss kārtībā. Līdzīga pieredze man bija Peru. Arī tieši tas pats ar asinsspiedienu. Kundze dzēra asinsspiedienu pazeminošās zāles,
Un beigās viņai spiediens nokrita jau tā, ka spiediens vispār gandrīz nebija. Un man kopš tā laika es vienmēr ņemu līdzi asinsspiediena mērītāju. Nu, jā, it īpaši vēl arī to, kas tagad ir tas skābekļi. Skābekļi, jā, tas procents, ko pasaka. Cilvēki jau ir pieredzi pie tām tabletītēm un visu tikai, arī tur jābūt piesardzīgiem. Jā. Kā ir ar šķidrumu ūdens daudzumu lietojumu? Citreiz saka, kad ir ārkārtīgi daudz. Jālieto, ūdens ir jālieto tā, vai nedzert, sabojās nieres un viss. Jo izsvīst tad. Jā, ūdens patēriņš ir vajadzīgs. Vai ūdens arī nepalīdz, ūdens patēriņš nepalīdz kalnu slimībai, ja tomēr mēs ejam straujāk nekā vajag? Nē, tas ūdens jau tik, cik gribās, tie jādzer. Tā piespiest īpaši nē, bet kalnu slimība jau vairāk ir ne no ēšanas, no ūdens, bet vairāk no tā, ka pārāk strauji uziet augšā. Jā, tā ir pamatā. Bet nav tā, ka ceļotāji paši nereti nenovērtē savus spēkus? Vai dieviņ tas ir? Tā ir klasika jau. Ko darīt, teiksim, grupas vadītājiem? Ja puse grupa saka jā, un otra saka, ja ziepes. Ir jau visādi. Ir kādreiz, ka jāiet atpakaļ, un kādreiz ir, kad jāiet lēnāk, un es vienmēr saku, nesteidzaties, dienai gara, ejiet lēni ar pārtraukumiem. Nevis uzskriet līdz pusdienai un gulsņāt. Jā, ar to jau galīgi sevi sabojā. Cik liela nozīme ir laika prognozei pirms noteikti kāpuma? Pirms jau cik daudz var prognozēt. Prognozēt var praktiski, mēs saprotam, ka 3 dienas ir daudz stabili, jā, bet nedēļu un vairāk ir diezgan grūti. Bet ir tāda reģiona, kur tajā laikā noteikti būs musona periods, ar to tur jārēķinās. Tajā laikā būs sausais periods, to jārēķinās. Vai arī ļoti karsts būs. Ar to rēķinamies. To, ka slikts laiks, nav slikti apstākļi, ir slikts apģērbs. Ja no tā lietus tomēr jābūt apmetim, lai tev var pasargāt, lai tu neizmirktu, nenosaltu, visu tas tā. Kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka nereti ir tā, ka pirms ceļojuma tiešām 2-3 mēnešus skatāmies prognozi, vai dieviņi, būs auzas, vai arī gluži otrādi mēs gatavojamies, ka tur būs vienīgi vasara, un tā tālāk. Es arī parasti saku, lūdzu, nestieties šobrīd laika prognozi, jūs sabojāsiet garstāvokli un tā tālāk, un tā, bet kā ir, man liekas, ka kalnos vispār ir diezgan grūti prognozēt. Kalnos viena lieta gan ir, piemēram, bija kādreiz viens brauciens Liviņā, ja? Un teica, vai Dievs, uz Itāliju, tur nav ko darīt, tur 40 grādu temperatūra. Es saku, pagaidi, kalni, kalnos nekad nav 40 grādi. Jā, un nē. Un arī mēs aizbraucām Liviņā 25 grādi, ideāli. Jā, un te ir tieši tas arī moments par kalniem, ka citreiz izējam no viesu nama vai viesnīcas, apstāmies, ak, Dievs, viss ir vienā miglā, ko tad mēs tur darīsim? Paga. Paskatāmies vēju, paskatāmies to, un citreiz pat ir tā, kad uzkāpjam augšā virsmā. Jā, izkāp ārā un tu skaties tā kā uz jūru apkārt. Jā, fantastiski. Jā, tieši tā, un tad arī citreiz saka, nevajag raudzīties uz tiem mākoņiem un baidīties, vajag apsvērt, apdomāt un tā. Bet ir taču, bieži vien taču nācies arī mainīt pārgājienu tikai dēļ tā, ka, diemžēl, laika apstākļi neļauj. Jā, piemēram, kāpt virsotnē, tad, kad nāk pērkons, nekad nedrīkst. Pērkons ir tas, ka pie zibens tev var to lietot. Man ir bijis gadījumi, kad jau tāds, ka jau nūja iedurta, ielikta tamā nūja un nūjā svirkst. Jā, tā kā iespēr zibens tajā. Es teicu, te ātri lejā, tur nav ko darīt. Jā. Ir uz pārējām pie tūri, un tamā tūrā iespraust nūja, un domā, švirkst, kas tur švirkst? Zibiņā. Jā. Tā elektroenerģija, es nezinu, kā pareizi pateikt. Jā. Pār Dienvidameriku ir būts? Nē, es no Eirāzijas neesmu bijis ārā. Neesmu bijis. Tad ir jādodas. Pat, teiksim, man jaunākā meita, man ir tā jau ir
ļoti daudz bijis pa Āfriku, tur strādājis, un visi, viņi šobrīd Briselē strādā, bet viņi man kādreiz piedāvāja, brauksim uz Kilimandžāro. Es saku, pagāju, Kilimandžāro jau viens nekas nav. Uz Kilimandžāro uzreiz gandrīz 6000 arī nevar iet. Tev jābūt aklimatizācija un viss, un nav sanācis, jā. Un tas Kilimandžāro, tas ir tāds interesants moments būt aizbraukt Āfrikā. Tagad viņi man piedāvā, aizbrauksim uz Nigēriju. Viņai jākal tur viens paziņas, un viņi kādreiz Nigērijā strādāja, aizbrauksim uz Nigēriju. Es saku, jāizfunkcionē. Jā, bet vēl jau es esmu dzīvs. Jā, protams, te tikai tāda jāsaliek pareizā secībā saraksts, kur vēl ir kur aiziet. Nu, tad ir Āfrika, Dienvidamerika, Austrālija. Austrālijā nav būts, Jaunzēlandē, kas ir interesanti būt ar vulkānu zemi. Un pat es neesmu bijis Islandē. Tā taču ir tepat. Daudz pasākums organizē. Es jau kādreiz skatos braukt uz Islandi, ja. Islanda ir skarba. Jā, bet tā Islanda ir salīdzinoši, es teiktu, tāda skarba. Kaut gan, bet tas, kas ir bijis Kamčatkā, Islanda nesot tas. Kamčatkā es divreiz esmu bijis, un Kamčatka mežonīgi. Un te pašā laikā brienam pa lašu upēm un spēr lašas krasā. Kā tas var iedomāt? Kā tas var būt, jā. Nav tā, kad, teiksim, uzkāpt kalnā, wow, viss emocijas, iespaidi, fotogrāfijas, nokāpt lejā. Nu labi, tā, meklēju nākamo virsotni. Vai ir tā, ka, te varētu vēl atgriezties pēc kāda laika? Ir tā, ka vairāk kā? Ir. Un, piemēram, Nepālā. Pirmo reizi mēs bijām no Nepālā 2002. gadā. Un tad, kad es gāju, kad man pa ieliņām, tur vietējiem, es teicu, te es vēl atgriezīšos. Šoruden es braucu 8. reizi uz Nepālu. Jā, cik liela loma ir šādos pārgājienos tieši vietējiem? Jo, tas jau nav tā, ka es globus apskatos. Ir daudzi. Piemēram, man dēls patreiz strādā viņš pa brīdim Dušanbē viņam. Viņš ir no Eiropas komisijas aizsūtīts, lai tur palīdzētu viņiem ekonomikas ministriju sakārtot un tā, Tadžikijā. Un tad es viņam teicu, no visām Vidusāzijas tautām man Tadžiki patikš vislabāk. Es tur kādas 8 reizes esmu bijis Tadžikijā, Dušanbē un Tadžikijā. Un viņš saka, jā, tie ir pavisam citādāk nekā, teiksim, uzbeki, turkmeņi. Jā, tie ir irāņi. Un tā ir, arī viņš tur ļoti labi jūtās, un man, es teiktu, ka... Bet vietējie palīdz, iesaka kaut kādus maršrutus pārējās, piemēram, Laimonis aizbrauc un saka, es gribu iet šo taku, un vietējais saka, nē, to nedrīkst, jāiet ar to, ko dara Laimonis. Kādreiz viņš brīdināva tā, bet ir arī, ka kādreiz, pat iesaka, neobjektīvi. Man pat gadījums bija pagājušā gadā, kad mēs impro gājām Pirenejos, un tad, kad to Aneto virsotni vajadzēja, nē, pa turien jāiet. Es jau tūlīt teicu, ka es esmu Aneto gājis citādi, un tā bija, un aizgāja tur augšā lejā, nodzina sevi, un nevisai. Viņš tas uzskatīja, kā viņš ir gājis, bet ne katreiz būs objektīvi. Ne katreiz, jā. Bet cik liela loma ir, teiksim tā, kompānijai, ar ko iet kalnos? Es jau pat uzdevu jautājumu, pat zinu atbildi. Liela loma, jo kalnos tomēr, man liekas, ir jābūt līdzās tiem cilvēkiem, uz kuriem mēs varam paļauties. Tādēļ jau man, piemēram, tagad pat uz Nepālu meita organizē dara, bet viņi saka, brauc, es paļaujos, ka tad, kad grūti brīži, tu man būs tas, kas pateiks. Jā, kā rīkoties. Pieredze, kur no 70. gada tikai 2 gadi man izkrita. Jā, bet pārējās visu laiku esmu braucu. Covid laikā un tad 93. gadā es neaizbraucu nekur un tā. Bet visu laiku es esmu braucu pa kalniem, visu laiku kalni, tikai kalni. Kā mainās kalnu, es teikšu, turisms, infrastruktūra un ceļotāju laika gaitā tātad no 70. gadiem? Tātad 70. gados, ko mēs darījām, 80. jūs darījāt,
skrulējāt karti, pētījāt un tā tālāk. Tagad jau ir infrastruktūra, teiksim tā, es piebraucu ar autobusu, izkāpju ārā, man somu paņem, es ieraugu ceļa zīmi, norādi un es eju. Un kartes, šobrīd ir kartes un viss ideāli. Mēs kādreiz Altajā gājām un brīnamies, kā tur tas ielēsi. Satiekam vienu vācieti, kurš iet ar Vācijas karti. Mums uzreiz viss skaidrs. Viņam ir tāda, mums kā kartes nevarēja būt pārāk precīzi. Padomu Savienībā jau bija uzskatīja, ka pārāk precīzi kartes, tas jau ir, tas ir... Jā. Ienaidniekam un tā tālāk, un nav ko zināt. Bet šobrīd, gan GPS, gan kas, pat GPS uzkāp Monblānā, pa migli jānāk lejā, ieliet GPS, tu vari sazīmēt, pa kurien tu esi nācis pa to pašu, pa tām pēdām. Kaut arī varbūt aizputināt, bet tu jau ej pa to pašu līniju. To pašu līniju. Jā. Bet nav tā, ka tas arī kalnus paver, kā lai saka, pūlim, masu turismam. Jā, bet cik mēs masu vispār esam? Masu ir jau, piemēram, tie, kas ir tie, teiksim, tāds Monblāns, ierobežot, jo nevar visus laist un kā tur saglabāt to drošību. Jā. Tur jau tāpēc jau tur ņem kaut kāds maksas viss. Bet visumā jau ne. Lielākā nelaime jau mums ir tas, ka kalnos gan ledāji pazūda viss un samazinājās. Nav jau tāds skaisti. Skat, kā mums ir tagad aizmugurē, fotogrāfija. Tādi jau viņš sāk. Te pašā laikā kādreiz Pamirā gājām, pirmo reizi 2002. Gadā gājām pa ledāji. Un pēc 10 gadiem ejam, tur jau tikai morēnas palikuši, ledājas viss nokusis. Jā, interesanti tāda lieta, būtiski atšķirās. Vienkārši kalnu pārgājiens, vienalga, pa cik tie 1000 metri, un ledāja. Tur jau ir pilnīgi cita pieeja, cita sasaistēs taču iet. Ledāja vienkārši jāzina, kad saplaisājas kāds slēgtais ledājs, kur un kā plaisā. Drošībai jābūt jebkurā vietā. Kalnos, tas ir vieta. Ledājiem Pamirā, Norvēģija arī ir iets pa ledājiem? Jā. Kaut ko pīgens jau pa ledāju tik augšā, jā. Bet tie pārgājieni vairāk vai mazāk vienalga ir vasaras, mēs teiktu, mūsu vasaras laikā. Jā, vasarā. Nepālā ir rudens, jā. Rudenī, oktobra 2. puse un novembris ir viss stabilākais laiks, kad tu zini, ka redzēsi virsotnes. Man vecākā meita tagad noorganizēja braukt Nepālā, kad rododendrs zied. Aizbrauc, rododendrs redz, virsotnes viss miglā. Lūk, un tas jau ir tas, ka Nepālā es vienmēr saku, oktobra 2. puse un novembris ir ideāls. Lai tur varbūt naktis ir vēss, bet tos kalnus tu redzi. Tā kā fotografijā. Jā. Jūs ar savu aizraušanos izklausās, esat paņēmis aizrāvis arī visu ģimeni līdzi. Jā, jaunākā meita man atbrauc, tā kā viņiem bija 6 gadi. Viņa vēl joprojām ir lepna, kad 6 gadu vecumā gājām pa Kaukāzu. Dēls man atbrauc, kad viņam bija 11 gadi. Vecākais dēls, tas viņš saka, tā, bet tagad ar viņu gan vecākā meita, ka viņu aizved, vecākā meita man uz Monblānu bija līdzi, un tā jau viņu tā kā ved, vecākais dēls. Bet vecākā meita, tā jau 14 gadu vecumā, kā man bija, tā viņa šobrīd ir, viņa, manuprāt, nevar iedomāties, ka varētu darīt kaut kā savādāk. Viņi paralēli savam darbam vēl arī to organizē. Jā, tad tie kalni ir būtībā tā kā hobijs. Sieva arī man ir tāpatās. Arī viņa, tad, kad pagājušo gadu mūsu gids no Nepāls bija atbrauc pie mums pa izsaukumu, dabūja vīzu un atbrauc pie manis. Sieva jau tūlīt, es arī biju Nepālā un 5400 gāja. Ko nepālietis, kas viņu pārsteidz Latvijā? Mēs braucam uz turien kalni, Viņu pārsteidza līdzenumi. Viņš saka, ak, Dievs, ko te varētu būvēt, ko te varētu izvērst? Mēs nekā. Jā, jūs rādījāt arī Gaiziņu augstāko virsotni? Gaiziņu ne tik daudz, bet jūru parādījām, Liepāju, Kuldīgu un mūsu mežus un purvu. Izgājām pa purvu, izstaigājām. Viņš šeit pa brīnījās pa to purvu, viss kā odziņas.
forši, jā. Nu, lūk, jā, tad Laimons uzkāpj kādā skaistā virsotnē, tad iziet kādu skaistu taku. Un uzreiz jau ir nākamais plāniņš tā, būs nākamā virsotne vai nē? Kāds ko Laimons domā? Virsotne Laimons nekad nav domājis par virsotni. Jā, es saprotu, ir pārgājiens, ja? Vai brauciens, ja? Tā kā tagad, piemēram, mēs braucam uz Everest bāzes nometni, ja? Nu, tas gan nav saistīts ar impro, bet tas ir mums tāds brauciens, ja? Tagad tā. Un meita jau kaļ plānus nākamo gadu Langtāgu. Es viņai saku, es iziešu šito, tad es teikšu tos. Bet viņa tik tālu iekritus visā tādā reģionā, ka viņa jau noorganizējusi uz Kailas Tibetu. Tibetu un Kailasam apkārt, ja? Noorganizējis. Viņas ar Ķīnu viss saplānojas, viss kārtībā. Un tad, kad viņai tas paršots bija gatavs, viņa publicēja 15 minūtēs grupā aizpildījās. Tāpēc, ka interesi ir liela. Draugi saka, Ines, kā tad tā man atsāja ārā? Nevar vairāk paņemt. Vairāk nevar. Kāds ir optimālais lielums vispār kalnos, lai iet? Kā kurā vietā? Nu, teiksim, mums tagad mēs braucam 19 cilvēki. Praktiski 12, 14. Tas ir, ar to vieglāk strādāt. Kad nāk vairāk, tad diezgan ir dažādi spēki, samēri un viss ir grūti. Ko Laimons ieteiktu tam interesantam, kurš nekad nav bijis kalnos? Bet saka, es arī gribētu pamēģināt, un es īsti nezinu, vai tas ir mans vai nav mans. Vajag ar impro braucieniem ir ļoti skaisti braucieni. Kaut vai Liviņo. Super. Dzīvo vienā vietā, aizbrauc uz vienu, paēj, to virsot, atnāc atpakaļ. Un tos kalnus tu izbaudīsi. Un dzīvošana tur jau pat pa sevi 1800 virs jūras līmeņa. Ja tur uzēji uz to 3000, nekas tā starpība nav liela. Tu jau esi pieredzi. Un, teiksim, ir skaisti. Nevajag kaut kāds super gājiens kaut kādu. Nevajag sākt ar super gājienu. Super gājieniem nesāc. Ar šādo te aizbrauc, ja? Un tev viss ir noorganizēt. Impro, es vienmēr saku, ka impro noorganizē, tur viss ir aizpildīts. Tev nav jādomā pašam, kā tur organizēt. Aizbrauc uz Ēģipti, tev viss jākārto pašam. Te viss ir nokārtot. Jā, kāds ir sajūts, vai jaunieši, labi, ģimene ir skaidrs, ir pavilkusies līdz kalniem. Kā, teiksim, ir tādas sajūtās, vai jaunieši arī pavelkās uz kalniem, teiksim, ceļotāju grupās, meitai līdzi, tie ir, tādi jau 70. gadu ceļotāji. Ir jaunieši. Es izstāstīšu, mazdēls, man jaunākam dēlam, tas tagad jau Amsterdamā mācās studē. Viņš beidz vidusskolu, pirmo ģimnāziju un iestājās Amsterdamā. Kādu to profesiju es nepateikšu precīzi, tad es varu samēloties. Viņš vasarā dabūja kaut kādu projektu, divatā viņi izbrauc pa Eiropu apkārt Alpiem. Viņš iebrauc iekšā un paskatījās uz Matterhornu. Un viņš pirmais jautājums, kad atbrauc mājā, viņš vai es Matterhornu esmu redzējis. Es saku, esmu Matterhornu no visām pusēm skatījis un priecājies par skaistāko Alpu virsotni. Ja? Viņš saka, es biju uzkāpis līdz Matterhornu bāzes nometnē. Es saku, kā tu to izdarīji? Iebrauc iekšā. Un vienkārši gāja. Jā, viss. Un es saku, prieks. Bet viņš ir atkal, viņam sports ir paukošana. Viņš, starp citu, tagad 18 gadi, viņš Latvijas čempions ir pieaugšo klasi paukošanā. Un visa vasara aiziet viņam tamās nometnēs, viņš nevar tikt. Tas ir treniņi un fiziskais, kas ikdienā tiek uzturēts. Jā. Arī tagad viņš aizbrauc Amsterdamā, viņš jau iet treniņus un trenējās. Jā, jo, es nezinu, es domāju, ka lielākais izaicinājums šobrīd varbūt ir ieinteresēt tos jauniešus, kuriem varbūt nav. Kas sēž pie telefona un nedara neko. Nē, tā jau. Un vispirms jau te patās. Tā kā man tagad bija atbrauks pie manis, man tas purus ir blakus aizgāja un atbrauca ar tādiem puišiem, tāds ap 10 gadiem, tādi 3 gabali. Un tā kā purvā izgājām pat purvu, viņi saka,
puika līgojas, un pirmo reizi bērni atnāks pa puru, pie dabas aizvest, pie dabas, kaut mūsu mežos, tas jau arī sāk, tas ir sākums. Tas ir sākums, tikai jāsāk. Jā. Un šeit patās pastaigā te, un tad jau arī aizies citur. Jā, liela loma ir vecākiem, vecākiem, ja cik viņi ir interesēti. Jā. Tas ir tas lielākais kopējais akmens. Un nevar jau, teiksim, tu dari tā. Jā. Nā, iesim un darīsim. Jā. Jābūt ir piemēram. Jā, un piemēram, tā kā, jā, tāpat es saku, meita, 6 gadu vecumā gājām pa ledāju, viņš ņorītē iesēja. Un tā Krievu grupas nāca pretī, skaz ļonkam praguļājuši. Jā, vai ne? Jā. Bet drošībai, jā, tieši tā, jā. Nu, skaidrs. Labi, Laimon, es nezinu, mēs varētu, man liekas, piedzīvojumu stāstīt. Man noteikti nav tik daudz. Katram jau piedzīvojumi vairāk vai mazāk. Tie ir tādi skaisti, un pat tiem, tagad, kad man 82 gadi, ja, es varu priecāties par to, ka es to esmu sasniedzis, gājis un viss, un tik daudz Latvijā, daudz cilvēku, ar ko es esmu gājis, kaut vai ar improvizācijas grupas, kādreiz bija braucieni pa 6 braucieni vasarā. Kolosāli. Dokumentēt arī ir kaut kur... Diemžēl man nav tam laika, jo man otrs hobijs ir bites, un ar tām bitēm jau aizņemts, tā jau liekas, ziemā nav ko darīt. Tur ziemā inventārs un visu laiku. Visu laiku ir ko darīt, tad bites un kalni. Jā, un te man tā 2 hobiji, kalni un bites. Bites un fantastiski, jā. Tad, kad es strādāju, es domāju, aiziešu pensijā, gan es padzīvošu. Vairāk darbs ir nekā strādājot, jā. Bet tas ir tas fantastiskākais, ka tas hobijs arī ir tā ikdienas nodarbošanās. Jā, un šobrīd arī, un teiksim, tur patās pie mājas bitītes, un aizskrēju uz mežā. Un man pat, kādreiz savā laikā man tas vācu aitsuns bija, un viņi tā jāstaigā. Un es speciāli izkopu vienu taku, 800 metru garu taku, un to mēs iesaucam par Rondas taku. Tas vācu aitsuns nodzīvoja gandrīz 13 gadus, aizgāja. Tā taka vēl joprojām tiek pļauta, bet tagad man takas staigātājs ir kaķis. Kaķis, un viņš kā 2 gadu atpakaļ Malkšķūnītī kaķeni, laikam kāds bija izmetis kaķeni, un kaķeni atnes 2 mazas kaķēnas. Un es skatos, tie kaķēni galīgi badā. Es sāku pa kluso nest maizi, uzsmērēju margarīnu uz maizi, baltmaizi, un tie kaķēni, kā es aizēju nost, viņi uzreiz ēd. Bet tā kaķeni jūt, ka es ar viņiem tur nodarbojos, viņi aizved kaķēnus projām. Un tas bailīgākais atnācis un skatās ar vienu aci. Vai būs kaut kas vai ne, un es viņam tāpatās, un tā lēnām katru reizi tuvāk un tuvāk. Un tad, kad es vienā reizē, es jau noglaudīju viņu galīgi kaulu un ādu. Un tā kaķēni, un tā viņš lēnām nonāca pie kam ar iekšā. Un tagad man lielākais draugs, mēs ejam pa to taku, ik pa brīdim viņš apstājās, lai es viņu paglaudu. Un ejam, un mierīgi, viņš zina to taku, kur iet. Kur jāiet ir, lūk, vai ne? Un man kompaņons staigāšanā. Jā, lūk. Labi, Laimon, saku paldies. Es ceru, ka mūsu saruna iedvesmos kādu un mēģinās arī varbūt savus spēkus kalniem, vai ne? Vajag. Varbūt ne kalnie, bet kaut kur pasauli apskatīt ir vajadzīga. Tad tu novērtēsi, ka mēs dzīvojam neslikti. Teiksim, tam pašā Nepālā ar šito nabadzību, kā viņi tur cīnās, kā tur viņi, un tāpatās visur nav. Tam pašā dēls tagad Tadžikijā. Tak viņi, Jā. Salīdzinot, mēs dzīvojam... Mēs nenovērtējam. Mēs gribam vēl vairāk. Būsim pietiekoši. Tieši tā. Labi, Laimon, paldies. Un tiekamies kādā kalnu takā, vai ne? Paldies, jā, tiekamies.